Sveiciens no Ceļo Rediju. Kā jau redzat, mēs kopā ar Laumu esam atkal jaunā piedzīvojumā, kurā mēs esam mērojuši tālu ceļu, lai šos Ziemassvētkus pavadītu Labzemē. Tieši tā, un kā jau redzat, šeit ir nereāli daudz sniega un daudz kas cits. Viss sākās ar to, ka mēs ar Laumu nopirkām jaunu Teslu, pavisam jaunu, modeli I, un uzreiz radās šī ideja ziemā mērot 2000 km uz ziemeļiem, lai tieši Ziemassvētkus pavadītu Somijas Labzemē un satiktu Ziemassvētku vecīti. Mēs ar Teslu ne tikai brauksim, bet arī tajā nakšņosim. Esam mašīnā iekārtojuši matraci un izmēģināsim, kā ziemā strādā kempinga režīms. Tie, kas ir skatījušies mūsu Eiropas ceļojumu ar Teslu, tie zina, par ko mēs runājam. Šis ir arī kā jauns izaicinājums – ziemā doties ar elektroauto aiz polārā loka. Kā arī gribam jums, skatītāji, parādīt to, kā ir ceļot ar elektroauto ziemā un vai vispār tas ir iespējams. Izbraucām 21. decembra vakarā un sakritības pēc tieši tad, kad Norvēģijā bija liela vētra. Braucām vēlu ar domu, lai būtu mazāka satiksme. Pēc 2 dienām ir Ziemassvētki un tāpēc gribam pasteikties, jo priekšā vēl ir tāls ceļš. Tuvojoties ziemeļiem, parādās izteiktāka ziema. Sniegu un aplidojumu dēļ uz ceļa veidojās vairākas sarežģītas situācijas. Bieži bija jābrauc sniega tīrītāji, kas bloķēja ceļu. Tad, neskatoties uz bīstamiem laikapstākļiem, bija jāpielāgojas Zviedrijas autovadītājiem, kas no Norvēģiem atšķiras ar savu pārgalvīgo ziemas braukšanu. Jo tas, ka ceļš ir slidens, aizputināts un grūti pārredzams, nevienam īpaši šeit netraucēja. Braucot ar elektroauto, protams, ir jāplāno arī lādēšana. Lādējām aptuveni ik pēc 200–300 km, lai vienmēr rezervē būtu vismaz 150 km, jo tomēr ziemā elektroauto patērē vairāk enerģijas, līdz ar to noteikti ir jāatstāja neliela rezerve. Kā piemērs, tiklīdz iebraucām vietā, kur bija -20 grādi, acīm redzami auto sāk patērēt vairāk enerģijas, bet par laimi tādu brīžu bija ļoti reti. Teslas lādēšanas stacijas, kā redzat, ir ļoti daudz, un tās problēma nesagādā, un izmaksas par vienu lādēšanas reizi svārstījās no 15 līdz 20 eiro, kas bija atkarīgs no tā brīža tarifa. Tāpēc naktī lādēt ir vienmēr izdevīgāk. Lielākais mīnus šādi ceļojot ir, protams, dušas trūkums, bet to mēs risinājām šādi. Kamēr auto lādējās, mēs mēģinājām atrast vietu, kur apmazgāties. Tā varētu būt, ka viena no šīm ēkām ir tualete par vienu. 2. Ja mums vajag iztīrīt zobiņus. Un silts. Ej, tu noskatīt, silts ir. Tātad mēs šeit iztīrīsim zobiņus un arī nomazgāsim padasītes un vēl higienas lietas dažas labas. Bijām paredzējuši gulēt, kamēr mašīna lādējās, taču šī jaunā Tesla uzlādējas daudz ātrāk kā mūsu iepriekšējā. Līdz ar to nekāda baigā gulēšana pa ceļam nesanāca. Lai gan Zviedrijai šoreiz braucam tikai cauri, taču bija viena lieta, ko gribējām šeit atrast, kas starp citu nebija nemaz tik viegli, jo izrādās šī prece ir sezonāla un pieejama tikai vasarā. Jūs skatītāji iespējams jau nojaušat, kas tā ir. Jā, tā ir slavenā zviedru delikatese surstromning. Nu ko, ar Laumu esam atraduši tagad vietu, kur mēs varam arī pagaišot šo slaveno surstromning. Droši vien ļoti daudz no jums jau zina, kāpēc viņš ir slavens, vai ne? Tāpēc mēs esam ārā, mēs neesam telpā, jo telpā viņu taisīt vaļā nav ieteicams. Nedrīkst, manuprāt, to darīt, tas ir aizliegts. Kamēr Lauma jums izstāstīs, kas tas tāds pa brīnumu ir, tikmēr es sākšu vērt vaļā ar cerību, ka es neapvemšos. Tātad surstromings ir tradicionāls zviedru produkts, kuru viņi tā kā pūdē. Tā ir fermentēta siļķe no Baltijas jūras. Jā, jūs redzēs, kā tu izšļācās jau. Oi, jēziņ. Bļēmba. Jā, nolēj tā. Bet nesmiem.
Tātad šo te produktu tad kopā ar maizi, ar skābo krējumu un ar sīpoliem. Bet vispār nesmird. Kā tas iespējams? Smird gan pēc... Tagad sāk smirdēt. Pēc vecām olām smird, es teiktu. Ar marinētiem sīpoliem kaut kas tāds. Bet īstenībā nav tik briesmīgi. Nē. Nav tik šausmīgi. Varbūt tāpēc, ka viņš ir nostāvējis mums mašīnā priekšējā bagažniekā un ir bijis vēss apkārt. Varbūt tāpēc. Šitā būs vienkāršākā reize, kad kāds, man liekas, nogaršojas šo slaveno surstromdingu. Es jau biju gatavs, ka es vemšu, jo pat veikalā, kad es paņēmu viņu, smirdēju šīs zivs. Nu, neizstās beigi apetītlīgi, ne? Galīgi, ne. Tu izaicini pasmaržot. No. Nē, nu, smirdīgs ir, bet nav tik briesmīgs. Tā, skatītāji. Šādi te viņš izstās. Nolējam nost to drazu smirdīgo. Es pat neesmu dakšu vai. Labi, tā ir normāli garšīga siļķīt, vai ne? Man sasēd uzmutas. Lūdzu, tev arī viena. Labi, galvenais nesadomāties. Es domāju, kā sadomājās, tā uzreiz korķēt gribēsies. Nu, izstās jau tā normāli, bet buņģāņi izstās daudz pretīgāk. Nu ko, priekā. Vai, pēcgarš ir laba, bet tas pirmais ir briesmīgs. Vēlreiz, dāj vēlreiz. Nē. Dāj vēlreiz. Es negribu. Aiziet, mēģini. Varbūt vēlreiz labāk garšos. Divas lietas, labas lietas. Nē. Nē, nu. Ziniet, kā vienkārši tā garša ir tāda skābena. Pretīga. Nē, nu, es pat nezinu, vai pretīga. Sāļa, nereāli sāļš, skāps, bet tāda sintētika liekas, ka klāt tā kā uzrūdas kaut kas tāds. Jā, tā kā kaut kāds ķimikālijas kaut kāds klāt tur būtu. Nu jā, bet apēst viņus domāju, ka var, bet vai vajag, tas ir cits jautājums. Vai jums ieteiktu šādu ēdienu ēst, droši vien, ka nē? Vai kaut ko izskalot mutu, man liekas. Ak, Dievs. Bet tagad sāk smirdēt, vēl. Es biju gaidījis, ka tieši atverot šo siļķi, tā smaka būs traka, bet īstenībā garša ir daudz sliktāka nekā tā smaka. Jā, šajā gadījumā jā, bet kā redzams, internetā pastājas YouTube'ā tieši tos video kā citādi, viņi vemj uzreiz, bet mums vienkārši nebija tas trieciens tā smaku kā ko. Jā. Kaut kādā veidā mums ir noveicies, es teiktu tā. Smakai mēs bijām gatavi, es garšai nebiju gatava. Bet jā, tāda ir mūsu pieredze ar slaveno Zviedrijas tradicionālo ēdienu. Jā, surstromding, jeb kā tais latviski ir? Fermentētā siļķe. Fermentētā siļķe, jā. Nu jā, kaut kā tā. Par laimi līdz bijām paņēmuši svaigu lasu, un tas mums glabājās priekšējā bagažniekā. Starp citu, šis bagažnieks ziemas laikā darbojas arī kā dabiskais leduskapis. Un šeit Lāma mums uztaisīja gārdas lašmaizītes, ar ko nosatām šo nepatīkamo garšu mutē pēc šīs zviedru negaršīgās delikateses. Izgaršojuši Zviedriju un izveidinājuši drēbes, tuvojamies Somijai, un te jau dienas sāk kļūt pavisam īsas. Tragākais, ka par polāro nakti bijām pavisam aizmirsuši un bijām pārsteigti par tik īso dienu, kur saule ausa 11:30 un rietēja jau ap 1 dienā. Iebraucot Rovaniemī, mums par laimi Teslas uzlādes stacija atradās tieši lielveikala stāvvietā. Lielveikalā, protams, atradām tualeti un mūsu gadījumā arī dušu. Kamēr auto lādējās, iepazināmies nedaudz ar pilsētas centru un iegriezāmies paēst Hesburgerā. Mēs atnācām uz Hesburgeru un jūtamies kā mājās, jo ir latviski Pirmo rītu Labzemēs sagaidījām nejaušā meža vidū, kur bijām nogulējuši pilnu nakts miegu, bet pa nakti, kamēr šo vietu meklējām, uztrāpjāmies Zemēblāzmu medniekiem. Viņu iecienītākajā vietā Aurora Hut, kas atrodas pie liela ezera aptuveni 10 km no Rovaniemī centra.
Šinī naktī ziemeļblāzi meklēt gan nebija jēgas, jo debesis bija pilnībā apmākušās. Tas gan netraucēja darboties tūres organizatoriem, kas par šo prieku iekasē vismaz 150 eiro no personas. Bet rītam iestājoties, bijām gatavi sākt savu pilno dienu Labzemē un uzreiz devāmies pastaigā pa skaisto meža taku, kas atradās tepat blakus vietai, kur nakšņojām. Sajūta tiešām kā ziemas pasakā. Mežs piesnidzis, spoži balts un šķiet, ka laiks ir apstājies, jo viss ir tik skaists. Šis tiešām ir tas, ko vēlējāmies savos Ziemassvētkos. Mēs gājām, kamēr uzgājām tādu vietu, kur meža vidū ir gan pieejams, izskatās, ka ļoti labs toaletes, gan mums šeit ir vieta, kur var grillēt. Tas nozīmē, ka pastāv iespēja šeit arī malku, vai ne? Un kā redzams, šajā būdiņā ir arī ļoti daudz malku, cirvis, visu, ko vajag. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs vēlāk vakarā varētu šeit vēlreiz atnākt un pacelt ugunskura cep desu un pabaudīt skaisto ziemu Labzemē. Noteikti esat pamanījuši to, ka mēs esam ļoti stilīgi saģērbušies, un paldies par to mums ir jāsaka latviešu zīmolam Move Edict, kas šādas stilīgas drēbes. Nākamajā sērijā skatieties, cik neierasti mēs svinējām Ziemassvētkus, kas slēpjas aiz Labzemes Ziemassvētku pilsētiņas un vai Santa Klauss ir īsts. Paldies, ka skatījāties, spiediet patīk, padalieties ar šo video un atstājiet kādu komentāru, lai šis viss palīdzētu šī kanāla augšanai.